Atmiņas par Bānīti. Valmieras iecirkņa darbinieka Harija Josta atmiņas par bānīšu braukšanas gaitu. Pa līdzinumu tāds vilciens gāja, samērā rāmi kratoties un ar mazajiem ritentiņiem sliežu salaidumos mīlīgi piesitot takti. Pret kalnu gan lokomotīva sāka lēni un smagi pūst, reizēm pat noelšoties, un pasažieriem šķita, ka sastāvs tā kā būtu izstiepies garāks, tīri vai gribējās kāpt laukā un pastumt. Bet, kad nu lokomotīva tika kalnā augšā un sāka svērties uz leju, tad svilpe kā sivēns iekviecās, un viss sastāvs klabēdams sagrūdās cieši kopā, un sākās jautra un ļodzīga ripošana no kalniņa lejiņā. Sēdētājiem bija ko turēt. Vienu otru reizi dažs labs atradās uz grīdas, vai arī pretimsēdētāji sabadījās ar pierēm un deguniem. Jautri gāja. Nonākot līdzenākā vietā, ja tur bija upīte, lokomotīve uz tiltiņa apstājās un uzņēma ūdeni. Šaursliežu dzelzceļa ilgadējā darbinieka Jāņa Plāņa, kas strādājas Viesītes un Zilākalna stacijās, atmiņas par darbu mazbānīšu stacijās un pievedceļu iecirkņos. Pasažieru vagoniņi, jeb vāģīši, bija mazi, pelēki un nekrāsoti. Iekšā gar abām sienām, no durvīm līdz durvīm, atradās gari soli. Vāģītī iekļūt varēja vispirms uzkāpjot uz gala platformas. Katrā vāģa galā bija durvis. Pie vienām durvīm uz neliela atbalsta laukumiņa stāvēja maza apaļa čuguna krāsniņa ar skārdas gurstenīti caur vāģīšu jumtu. Krāsniņu kurināja ar īsu, sīki saskaldītu malciņu, lai ziemā pasažieriem būtu silti. Dienai satumstot, konduktors ienesa parastu sveci, ko nolika augstu pret griestiem uz mazas laktiņas. Bija Amoliņa atmiņas par pirmo braucienu uz Dikļiem ar Bānīti 16 gadu vecumā. Bānītis kursēja vairākas reizes dienā līdz Dikļu stacijai. Dikļos bija iespējams apskatīties slaveno dziesmu svētku estrādi un Neikena kalniņu. Bānītis brauca ļoti lēnām, ar šodienas ātrumiem nav salīdzināms, bet toreiz ļoti lielas izvēles nebija. Brauca ar vilcienu, jo Dikļos citādi nokļūt nevarēja. Tajos gados tik skaisti izskatījās meži, ceļš, pa kuru traucās mazais Bānītis, ik pa brītiņam svilpodams. Tāpat arī visas stacijas ēkas bija skaistas. Vienmēr vilcienu sagaidīja stacijas dežurants ar dzeltenu saritinātu karodziņu rokā, bet naktī ar degošu lukturīti. Atmiņā palikusi Dauguļu stacija un dzelzceļa stiga, kas vijās pa Papeļu aleju un šķērsoja lielceļu. Dauguļu stacija atrodas 3 km no Dauguļiem. Netālu no Dauguļu stacijas līdz mūsdienām ir saglabājies vienīgi sliežu fragments, kas iet pāri lielceļam. Šeit redzama arī dzelzceļa stiga, kas tālāk aiziet uz Dikļiem.